rakstīšanas dzīve? Tas sākās jau vispār agri, kad es sapratu, ka es gribu rakstīt. Ap 6 gadu vecumu vispār, kad tādas pirmās domas sākās par to, jo tajā brīdī es iepazinos ar Gradzenu Pavēlnieku. Tad, kad mācījos vēl vispār, tad pat skolu nebija sākus, bija sagatavošanas klasīt. Un mamma man pirmo reizi Gradzenu Pavēlnieku izlasīja priekšā. Tad man gribējās zināt, tomēr, kas ar tiem varoņiem vēl varētu notikt, kāda varētu būt viņiem jauna piedzīvojuma. Tad 6-7 gadu vecs skuķis sāk rakstīt turpinājumu Tolkienam. Tad ir paši tādi pirmie mēģinājumi kaut ko izlikt uz papīra. Tagad man ir bail vispār domāt, kas tur bija. Kad es sāku rakstīt kaut ko savu, tas bija apmēram 11 gadu vecumā, kad es pirmo reizi izlasīju franču autors Flavijas Bižoras grāmatu 3 maģiskie akmeņi. Es rakstu vakaros. Es rakstu apmēram no 8 līdz 11 vakarā. Tas ir, ja man nākamajā rītā kaut kad ir jāceļās un kaut kur jābrauc, bet tā es varētu visu nakti raut. Bet tīrais rakstīšanas laiks sāks kaut kur ap 9:30, tāpēc, ka pirms tam man vajag uzvārīt tēju, sadabūt kaut ko ēdamu, jo šokolāde ir man radošā degviela, un man obligāti ir vajadzīga mūzika. Kā tu īsti raksturot to NaNoWriMo? Tas ir Nacionālais romānu rakstīšanas mēnesis, kā mēs to nolatviskojām aptuveni, bet pārsvarā mēs to saucam par nano vienkārši. Tas ir vispasaules rakstītāja izaicinājums ar mērķi novembra 30 dienās uzrakstīt 50,000 vārdu romānu, vismaz 50,000 vārdu. Un tad tu vari sevi saukt par uzvarētāju, un tu saņem certifikātu par to, ka tu esi uzrakstījis šo romānu, kur pats var izdrukāt, pats var aizpildīt, pats pielikt pie sienas. Un galvenā balva ir tiešām tā, ka tu esi uzrakstījis grāmatu. Es 2 gadus biju rakstījis vienkārši kā dalībnieks, un tad es uzzināju, ka ir arī vispār reģionālai fórumi, kad notiek nevis tu tikai raksti savā istabā, bet ir arī iespējams, ka tu varētu satikties ar citiem rakstītājiem tuvākajā apkārtnē, un ka ir tāda lieta kā reģionālai pārstāvi, kuri organizē pasākumus citās vietās. Pieteicos kā reģionālā pārstāve, man pieņēma. Un tā jau 5. gadu esam aizvadījuši Latviju kā pilntiesīgs reģions. Nosvinējām dzimšanas dienu. Tā ļoti interesē tieši tā sajūta, kāda bija. Bet zāle ir tukša. Mūsos noraugās vien neaizsniedzamās griestu velvas, un krustā sistā Jēzus tēls virs altāra. Pat no attāluma viņa seja šķiet ļoti skumja, tomēr nebrīnos. Pēdējā laikā mēs nevaram lepoties ar garu labo darbu sarakstu.